Raidījumu piedāvā American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana San Pellegrino. Labrītiņ, šo rītiņu, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu no Vincenta, no Mārtiņa rītiņu un no labvakara. Citā secībā, bet tie paši mēs esam. Es esmu ļoti pateicīgs šodien, tāpēc es visiem saku paldies. Arī jums visiem. Jūs jau jautājat, Mārtiņ, kas tev noticis, ka tu esi tik pateicīgs? Mums visiem jābūt pateicīgiem, jo šodien es svinēšu pateicības dienu. Amerikas Savienoto Valstu pateicību dienu, kas ir no senām tradīcijām, viņi vēl to tradīciju turpina šodien. Amerikā pateicības dienā ir nacionālie svētki. Visiem ir brīvs pie ģimenes, draugu svētki. Tagad es mēģinu salīdzināt kaut ko, kas Latvijā mums tās līdzīgs ir. Varbūt tuvākais ir Mārtiņa diena. Ja Mārtiņa dienā mēs svinām ar gaili, jeb zosi, Amerikā noteikti tikai svin ar tīteru. Un tā arī nav tikai pateicības diena, arī viņi uzskaitīt kā tīteru dienu. Interesanti, man vēlāk būs viens speciāls viesis šai raidījumā, kur mēs runāsim vēl dziļāk par šīm Amerikas tradīcijām. Tagad šeit man ir tīters. Te ir 2 tīteri. Viņi samērā maz tie tīteri, 5–7 kg. Jūs zināt, ka tīters var izaugt līdz pat 22 kg. Un es domāju, rekords ir 27 kg. Nu, tik liela man krāsnes šeit nav, bet tāda es esmu ceptis. Un pirmais, kas ir vajadzīgs, ir pildījums. Panna uzsildīt un sviestu. Es te likšu daudz sviestu. Un es tā tuču oliveļu, un tas ir, lai tas sviests nepiedeg. Un neko nevajag smalki griezt, viss te varam rupji sagriezt. Jau es varam sākt likt lēnām pannā, selerī kārs. Un to arī klāt. Šitloks riktīgi tādu labu sauju, jo, kad viņi arī sacepti, viņi karamelizēsies, un viņi nebūs tik skārbi, viņi būs uz saldo pusi. Tagad šo mēs pasautējam, kamēr viņi palika mīksti, nav jābrūno, tikai, lai viņi caurspīdīgi, kā saka, paliek. Rekur smuki spīdīgi ir, caurspīdīgi, tādi glazoriski. Un tagad, kas ir vajadzīgs, ir liela bļoda. Mēs varam jau visi sagatavot mazā bļodā, bet ir vieglāk strādāt lielā bļodā. Tagad lekam iekšā. Un pildījums, kad taisa, kad pilda tīteri, viņam jābūt augstam. Un neliekam vesels āboļus iekšā, jo es esmu redzējis, ka daudz pavārs sabāž tur visādīgs tur vesels ar visām sēdēm. Jo tas pildījums nav tikai, lai iedot labu aromātu tam putnam, bet arī, lai to pildījumu var ēst. Un liekam klāt. Un apelsīns. Šeit es ar visu mīzu apelsīnu esot rīks, jo viņš ir bioloģiski audzēts šis apelsīns. Viņai nekāda vaska nav. Un metam to arī klāt. Tagad es te likšu klāt valrieksts, salviju arī tā rupji sagriežam, pētersīli. Un timijānu. Kad timijānu es esmu jau noplucinājis, tāpat tas, ka tas tīters noplucināts ir. Un šo te mēs visu liekam te klāt. Te man ir sidonijas un čirbju. So kāds tos varam droši likt te klāt. Šeit jau man ir mūsu pašu skābmaize, un mēs tikai tā viņu sadrupinam. Redz, kur man te ir saldskābmaize, arī tas pats. Tagad viens nosacījums ir, ka
pildījumam vajadzētu būt apmēram tikpat daudz, varbūt kā tas putns sver. Un pēdējais mēs pieliekam te sāli un svaigi maltmelnos pipars. Atkal samaisam. Un tagad man te ir vistas buļļons. Un pieliesim klāt vistas buļļonu, lai tā maize uzsūcās. Tagad šis lēnām pildījums atdzisīs. Ar to laiku es taisīšu vēl vienu pildījumu, kas ies ne tītarā iekšā, bet tītaram zem ādas. Vajadzīgs ir sviests, un te ir ieteicams istabas temperatūrā. Ja viņš nav, tad mēs viņu bišķītā pamīcīsim, piperus, jūras sāli, kontartufo, trifeļeļu. Dabīgi es jau gribētu likt uz svaigu balto trifeli. Tas ir krietni pa dārgi. Bet šis ir ļoti aromātisks. Un te tikai vajag pāris piliens. Tagad estragona lapiņas te man ir saplucinātas. Un atkal pēterscils. Un liekam pie klāt. Un samaisam to. Kas mums tagad ir vajadzīgs? Ir konditors maiss. Nogriežam galu nost. Un tāds samērā, vai tāds caurumiņš tāds paliels ir. Un pildam mūsu masu maisā. Un tagad ņemam mūsu putni. Liekam tur pie malas te. Un jūs redzat, ka te jau viņam te ir kavetija, tad tāds tukšums. Tad tā pirkstu vēl izbāzat, bet negriežat, noteikti negriežat tādu. Un tikai pirkstu izklāpsat te cauri. Un tagad ar konditors maisiņu mēs ņemam un pildam. Tagad jūs redzat, kāpēc tam sviestam jābūt ir mīkstam, lai viņš vieglāk nāk ārā no maisa. Un tagad mēs viņu tā bišķīt, tā smuki pamasēsim, lai viņš tāds vienāds. Tagad ņemam mūsu pildījumu, kurš ir tagad atdzisis. Apmainījuši karoti. Un tagad pildīsim to masu. Es gribu pateikt, kāpēc nekad šito nedarīt dienu iepriekš. Jo tam putnim vēl ir asins iekšā, un tas asins tecēs cauri masai. Un viņš jau tad tūlīt varētu sākt skāpt. Un man ir bailes dažreiz to putni neizcep līdz galam, un tad tās problēmas sākās. Šitādā veidā tas putns ir istabas temperatūrā, tā masa ir istabas temperatūrā. Viņi visi ir viendabīga, vienlīdzīga temperatūra. Viņi ir daudz drošāka. Voilà. Putns ir piepildīts. Mēs iesim to putni kopā, lai viņi neaizmūk. Bet arī, lai tās kājas paliek te pie krūtiņas klāt, jo šeit ir visplānākā daļa, un te paliks parasti vissausākā. Un ja mēs tagad sasienam šādi te, paņemam te apkārt, kājas, tad mēs te pievilksim šo te masu, lai viņš te ārā ir. Lai viņš tur ārā ir. Es esmu redzējis, ka te visādīgs kociņas te liek iekšā, tas nav vajadzīgs. Pilnīgi tas nav vajadzīgs. Viņš te būs kraukšķīgs, un katrs gribēs šo te gabalīgu. Tučtuši oliveļu pāri.
Atkal vēl mēs pamesēsim ar sāli un piperiem. Un tad 2 stundas. Tagad pirmo stundu, ja pirmo pusotru stundu mēs pārsteksim ar foliju pāri. Cepišu krāsnī 180 grādi. Atli šo pildījumu var ielikt pīlē. Arī, ja tas siesniņš palicis te pāri, tad to arī vāku virsū un cepam. Šeit man ir tipiski amerikāņu spiedevs. Kartupels, saldais kartupels un saldais kartupels. Citas šķirnes tās ir, bet tās ir ļoti, ļoti populāri Amerikā. Un mēs gatavosim visvieglāko, visērtāko recepti, ko jūs varat iedomāties. Un tad mēs griezīsim šos te daivās, liekam ļodā, lai mēs varam labi samaisīt. Tad saldais kartupels, jūs redzēsiet, viņš ir daudz stingrāks un krāsi skaista oranža. Tāpat tās kā ķirbis, bet viņš nav ķirbis. Un šo te trešo šķirni, bet galvenais nodrošināt, ka viņi visi mazgāti. Un kas te ļoti, ļoti ieteicams tikt vēl klāt, ir atkal apelsīna. Un to arī klāt. Labi, pipers, jūras sāli, timijānu, čiploks. Oliveļu samaisam un lielā pannā iekšā un šo te arī cepešu krāsni iekšā kopā ar pīteri. Now, this is your show now. My show now? Yes. No, I think this is your show, Martin, but I'm glad to share it This with is you. your show. Kā tev sauc? Laimdota? Vai, ka tev ir laimīgs vārds? Man ir Elizabete. Elizabete. Tīters cepās, dārziņš cepās, pildījums cepās. Bet pie laba, bagāti klāta galda vai kaut ko saldu, un mēs tagad gatavosim desertu. Un kā es jums raidījuma sākumā teicu, pašā sākumā man būs speciāls viesis, un tā ir Amerikas Savienoto Valstu vēstniece šeit mums Latvijā, Judith. Sveiki, Judith! Sveiki! Priecīgus svētkus! Paldies! Un, lai virtuvē būtu, ir vajadzīgs obligāti priekšauts. Te maziņš pārsteigums. Amerikas vēstniece šeit Latvijā, Judith, ļoti samērā labi saprot latviski. Pareizi? Nepareizi. Es saprotu mazliet latviski, bet es saprotu. Saprot 100%, jo pilnīgi visu saprat, ko es nu pat esmu teicis. Es redzēju. Pateicības diena. Kā tas sākās? Kādas tās tradīcijas ir, kas jums tur Amerikā ir? Pateicības diena ir ļoti svarīga diena ASV. Un tagad es runāšu angliski, jo skaiti
vienmēr ir grūti. Es zinu. Jā. But Thanksgiving Day started as a holiday in the United States in 1621. So it's been going on for a very, very long time. But it only became official holiday in 1863 during the presidency of President Lincoln. So you all have a free day off. We have a free day off. Wow. It's a national holiday. Uh-huh. One of, I think, for most Americans, their favorite holiday, because it's a holiday that's about giving thanks. It's a holiday about being with family and friends. It's a holiday about eating and eating some more, and then eating the leftovers, and then eating some more leftovers. Turkey is the national feast for Thanksgiving Day, yeah? Yeah, it's traditional to have as the main dish to have a turkey. There's thousands and thousands of turkeys every year that are eaten on Thanksgiving Day. While the turkey's cooking, are we going to do maybe the American Thanksgiving dessert? Pumpkin pie. Pumpkin pie. Voila. That is one of the most traditional of American Thanksgiving desserts, though many families will also serve perhaps a pecan pie or an apple pie or some other It's a pie. And this is roasted pumpkin, like we have here. Roasted in the oven, cooled down, and then scooped out, and then it's been blended. And now this is your show now. My show now? Yes. No, I think this is your show, Martin, but I'm glad to share it This with is you. your show. Te ir ķirbe masa no šī te paša ķirba, nu cita, kas tāds pats izskatās. Brown sugar. Brown sugar. Voilà. Brūnais cukurs. Tas ir neapstrādāts cukurs. Te ir smilšu mīkla, jau iepriekš sagatavot, izrulēt, ļoti, ļoti augsta leduskapī bijusi. Bet arī, kas ir vajadzīgs, ir sadurt viņu. Elpo. Jā, lai viņš elpo un lai viņš neceļās tā uz augšu. To mēs ieliekam vidū. Un te man ir pelēkie zirņi. And this is called baking blind. Var likt zirņus, var te likt rīses, var te likt akmeņus. Bet tas ir, lai tā mīklas sienas nenokrīt uz leju. Pop it in the oven. Uz kāds 180-200 grādiem, jo mīklā ir sviests iekšā, un viņa vajag karstumu, lai viņam ir šoks, lai viņš nesadrūp. Maltais kanēls, jā. Okay. Tur ir jau izmērīts 3/4 steikrotes. Un šis ir savs aizsingvars. Rīvēts muskatprieks, to es parīvēšu. Mēs katreiz no paša rieksta rīvējam, jo mums nepatīk pulveris te. Say when? Okay. Un uzteikot sāls. 2 kniepieni, ja? Nedaudz malts krustnagliņas. Tava recepte, jāmais. Un tad pa vienai olu. Un šeit man ir 300 ml saldais krējums. Okay. Okay, it's been cooking now maybe 10 minutes. And So that should be ready, Martin. yeah, half ready because we take out the pergament and then we still continue baking it without this. And you see it's not risen. The walls are straight up. And then we make this Looks fabulous. Make this crusty. Back in again. Divas minūtes pagājušas. Un mēs redzam, ir ļoti ātri. Mūsu pīrāgs ir izcepies. That's what I was afraid of. Sorry to speak. It's delicious, but it's messy. Un tagad te bija maz strīdiņš.
Es saku 120 grādi, vēstniece saka 180. Pareizi. Nu tad iesim pusceļā, ja? Es nepiekrītu. Pusceļā iesim. Voilà. Es likšu te cepties. Labi. Stunda ir pagājusi. Paskatīsimies, kā mums tīters jutās. Un voilà. Wow! Cita labāka vārda nav kā wow. Un atpakaļ cepties. Kā tev sauc? Laimdota? Vai, ka tev ir laimīgs vārds? Man ir Elizabete. Elizabete. Jā. Tā ir nav karalienes Elizabetes ņemts tas vārds, jā? Jā. Un laimdota no laimes, jā? Jā. Un kā tev sauc? Agnese. Agnese. Kā sauc? Pēpiņš. Tārpiņš. Pēpiņš. Armāds, viņi sauc arī par Pēpiņš. Pēpiņš. Tad tu nes... Tad tu... Armand. Pēpiņš. Armand. Tas ir Armands, Tu bet neesi Tārpiņš, tu esi Pēpiņš, jā? Man patīk tavs šlipse. Tā kā princeses jūs visas. Un tu ir princes un princeses. Šī tā ir Linda. 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 Ir vēl viens puisis, Rinalds. Tad jūs esat atnākuši uz tīteru, ko es esmu izceps ar vēstnieci, jā? Es ēdusi tīteru agrāk. Nē. Sveiki! Dienas es Tija. Tija, sveiki, Tija! Priecājos, priecājos. Čau! Tu esi mans, sveiki! Vai, kur jūs esat baigi labi audzināti? Es jums tagad parādīšu, un jums jāsaka, kas tas ir, jā? Kas tas ir? Tīters, jā? Tīters? Tas nav tīters. Aize. O, nepareizā paplāte. Tūlīt paņemšu pareizo paplāti. Wow! Re? Tīters! Re? Parādīsim vēstniec kundzei, kā izklausās tīter koris, ja? Ja? 1, 2, 3. Ok, ja? Iesim pie galda. Pie galda. Un viņi tagad ir svarīgi, kad viņi atpūšās. Vismaz 20 minūtes pirms mēs viņu griežam. Ilgāk arī var, bet nekad pirms 20 minūtēm. Re? Mēs varam jūs paspiežat šeitan, vajag sajust to kaulu šeitan. Un te tas gaļas sāk atdalīties. Un tas ir viens veids, kā var pateikt, ka tīters ir gatavs. Daudz cilvēks ņem te un pakstu, dakstu, tuksta. Tas nav vajadzīgs. Re? Labs pavārs var pateikt tikai te pēc šeit taustīšanas. Un rekur tas pildījums ir kraukšķīgs brūns, arī sulīgs. Oh. Es domāju, mums ir labi izdevies. Pateicības dienas maltīti pasniedzam SOS ciemata ģimenei. Tijai un viņas 6 bērniem – Armandam, Vīnīši Rinalds un Lindai, Laimdotai, Elizabetei un Agnesei. Kā bija tīta dziesma? Mums jāpateic pateicību, jo šodien ir Amerikas pateicības diena, kad visi lauki darbi padarīti, un mēs sēžam visi draugi, visi ģimene, un mēs baudām. Jā. Stundu 120 grādos mūsu ķirbju pīrāgs ir cepies, stundu viņi ir atpūtusies, bet varēja arī jau viņi gatavot dienu iepriekš. Tad viņi būs stingrāki. Un tagad griežam smukas daives. Un wow!
Te man ir saputot puta krējums, lauka krējums, tuč, kaniela un vaniļas pupa. Tikai līdz šī dienas pusnaktī jūs varat atbildēt uz šo jautājumu. Kāda dāvana tika pasniegta ASV valsts sekretārei Hillaryjai Clintonai, Latvijas ārlietu ministri vizītes laikā ASV šā gada februārī? A. Melnais balzāms, B. Jāņu siers vai C. Rupmaize. Atbildes es gaidu līdz 19. novembrim uz vienu no šīm divām adresēm. Izloze 26. novembrī šī paša raidījumā. Balva fonds gandrīz nemainīgs, jo tik skaistas balvas. Pirmā balva vakariņas divatā Vincentā ar komplimentiem no American Express. Otra Gensidigen dāvana karte ar 30 latiem. Un trešā balva šī burvīgā gaļas mašīna no Stolara. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiencedige apdrošināšana San Pellegrino.